Labdien! Ceru, ka jūs mani dzirdat labi, redzat labi, esat iekārtojušies labi, lai mēs varam sākt darbu un uzzināt, kas nu ir jauns Tildes Jumis novembra izlaidumā. Sāksim par to lielāko un nopietnāko par pamatlīdzekļiem. Ir izveidotas amortizētās aizstāšanas izmaksas. Kā jūs visi zināt, sevišķi, ja jūs kursos kādos esat gājuši, tad pasniedzēji vienmēr stāsta, ka kapitālo izmaksu mūsdienās praktiski nav. Kad visi ir tie remonti, vai nu viņi ir tekošie remonti uzreiz iekļaujās izmaksās, vai viņi arī ir tā saucamās amortizētās aizstāšanas izmaksas, jo reti, kad ir kādas remonta summas, kas tā būtiski palielina to pamatlīdzekļu vai nu darbības laiku vai tā pamatlīdzekļa vērtību. Bet praktiski visi remonti, ko mēs darām, tomēr ir tikai tādi, lai tas pamatlīdzeklis normāli funkcionētu un normāli darbotos. Un ja vēl pagājušo gadu bija grāmatveži, kas absolūti nezināja, kas tas ir un teica, man tādu nevajag, tad nu jau šogad ir tiešām daudz, kas jautā, kad beidzot būs, un nu viņi beidzot ir tapušas. Ja mēs atveram pamatlīdzekļu kartīti, tad jūs redzat, ka te ir izveidot jauna zīmene amortizētās aizstāšanas izmaksas. Lai aprēķinātu amortizētās aizstāšanas izmaksas, noteikti ir jābūt, protams, ir jābūt, pacēsīsim te kaut ko ārā. Protams, ir jābūt aizpildītai pamatlīdzekļu kartītei, un pamatlīdzeklim jābūt jau nodotam eksploatācijā, tam jau ir jādarbojas, jābūt jau noteikti kaut kādam nolietojumam, pieņemsim aprēķinātam, bet, nu, par pašām izmaksām. Zīmenes izskats praktiski neatšķirās no pierastā, mēs ieturam tādu stilu, lai jums kaut kas jauns ir izveidots, lai jums nevajag brīnīties, kā tagad strādāt, te praktiski princips ir tas pats. Ierakstam datumu, tas ir datums, kas ir pavadu dokumentam, jo pavadu dokumentā, ar kuru tiek iegādāt, nu, sauksim to par jaunu detaļu. Tālāk varam norādīt dokumenta numuru, no nolaižamā saraksta izvēlēties partneri, kurš ir Jumija partneri sarakstā, un ierakstam detaļas iegādas summu. Varam rēķināt paši šīs izmaksas, bet varam uzticēties Jumim, nospiežot summas pogu, tiek atvērts tāds aprēķinu loks, kur ir visa tā informācija, lai var pārbaudīt, vai tās izmaksas ir aprēķināts pareizi. Kā jau vēlreiz redzam, iegādas datums, detaļas vērtība, finanšu nolietojuma likme, apskatīsimies, ja vai sakrīt, jā, sakrīt. Tālāk ir nolietojuma laiks, tas ir laiks, cik ilgi pamatlīdzeklis ir nolietojies, atkal varam pārbaudīt, ja, paskatāmies, kad ar 1. decembru 2009. gadā ir nodots eksploatācijā un amortizētās aizstāšanas izmaksas ir 20. februārs, tātad oktobrs, novembrs, decembrs, janvārs, februārs ir 5 mēneši un izreiķināts arī atlikušais lietošanas laiks mēnešos. Un Jumis pats ir izrēķinājis detaļas vērtību 900 latus, izdalījis ar 60 mēnešiem, pareizinājis ar 5 mēnešiem un ir izrēķinājis detaļas nolietojumu. Jo, ja mēs lasām standartu par pamatlīdzekļiem, tad tur ir skaidri un gaiši teikts, ka detaļas amortizētās aizstāšanas izmaksas gadījumā detaļas nolietojuma laiks ir analogs pamatlīdzekļu nolietojuma laikam. Un vienkārši spiežam pogu labi. Un viss. Aprēķins ir noticis. Un redzam, kad ir ierakstīta nolietojuma summa un ierakstīta ir atlikusī vērtība, un jums ir arī izreikinājis nolietojumu par 2010. gada janvāri, februāri, lai šis nolietojuma periods būtu vienādāks gan pamatlīdzeklim, gan arī amortizētās aizstāšanas izmaksām. Ja būs izreiķināts nolietojums pa visu gadu, tad sistēma pabrīdinās un nolietojumu aprēķināt šīs aizstājumās izmaksas aprēķinātas tiks, jo periods jau būs viens un tas pats, bet, protams, ir jāņem vērā, kad ir jāizdzēš tas nolietojums, kas ir izrēķināts pēc tam, jo tas pēc amortizētās aizstāšanas izmaksām, protams, mainās. Šeit ir datums tas nozīmē, ka tas ir datums, ar kuru šīs izmaksas, nu, teiksim, tā stājas spēkā vai tiek pievienotas pamatlīdzeklim. Jo var būt tāda situācija, ka šajā februārī mēs esam detaļu nopirkuši,
savukārt uzmontēta pamatlīdzeklim vai nomainīt pamatlīdzeklī šī detaļa pavisam citā laikā, tad šis datums šeit, protams, ir jānorāda, un sistēma paņems vērā to datumu, kas šeit ir norādīts no. Un piezīmēs, lai neaizmirstu, kas ir darīts, ir ierakstīts. Tā meklēšanu nevajadzēja uzspiest. Un te izlasam, ka aizstājamās detaļas nolietojums aprēķināts par 5 mēnešiem, un atlikušais lietošanas laiks ir 55 mēneši. Tas tad ir paies laiks, lai jūs paši varat pārbaudīt un apskatīties. Protams, kā jau es teicu, var izmantot automātisku aprēķinu, var pats ar roku te rakstīt iekšā, izrēķinot to nolietojumu summu. Atlikusī vērtība tiek izrēķināta matemātiski, lai nebūtu tāda, ka abas summas ir jāieraksta, un tad var nokļūdīties un sanākt kaut kādi dīvaini cipari. Bet, tad jūs saprotat, ja jūs rakstat ar roku, tad piezīmju lauks būtu tā kā jāiespilda pašiem, jo, lai viņš būtu tomēr korekts, un kur kļūdas man kaut kādas, redz, cik skaisti. Viss notiek, tāpēc, kad es pa virsu pārēķināju, tāpēc man te jumis barās. Redz, kā jumis, ja jūs kaut kādus datumus te dīvainus sarakstīsiet, tad jumis par to visu jums pabārsies, ja? Nepatīk kaut kas manam jumim. Tā ir, kad aiziet no mājām citā vietā, tad jums barās viņš ņem mājās. Savās sienās drošāk. Tas tāpat kā grāmatvežu pēcpusdienās arī vienmēr kaut kāda kāzus mājās, nekad nekas tāds nenotiek. Tā. Te es stāstīju par nolietojumu, ja ir nolietojums mēnešos. Ja ir nolietojums procentuāli, tad nekas nemainās. Tieši tāds pats princips. Pasaka tos 20%, tiek pārvērsti mēnešos un nolietojums tiek izrēķināts, ja? Redzat, ka summas ir pilnīgi vienādākas un sakrīt. Tā kā par to, vai ir procentuāli vai mēnešos, šajā gadījumā uztraukties nevajadzētu. Situācija ir savādāka tad, ja ir bijis mainīts nolietošanas laiks vai arī likme, jo tad šīs izmaksas ir jārēķina ar roku, jārēķina pašiem, jo jumis tajā gadījumā gan nerēķinās, jo tad viņam ir grūti saprast, kāds tas laiks ir bijis un pa kuru laiku jums, kurā brīdī tas nolietojums ir tāds vai savādāks, jo jūs paši zinat, ka tad, ja jūs mainat šo finanšu nolietojumu likmi, vienmēr tiek ierakstīta informācija nolietojumu aprēķina sadaļā, bet var gadīties, ka ir kaut kas izdzēsts, informācija nav saglabāta vai kaut kas pārrakstīts pa virsu, un līdz ar to, lai nebūtu tāda dīvaina gadījuma, kad te kaut kas, piemēram, ir izdzēsts, ja, un jums kaut ko izrēķina un pilnīgi šķērsām, tad, tajā situācijās, ja ir mainīts, kā es teicu, nolietojuma laiks un procentu likme vai mēneši savādāki, tad tas ir nolietojums jārēķina pašiem.